Ko strādāji? Pirmdien uz mēnesi, tā kā man vispār nav bija laiks. Tā darbā Vēl neko nezinu. Protams, ja tur ir kaut kas tur notiek ekstraordinari un kaut kas tur pasvar, loģiski, ka visu var sarunāt, ja? Bet, pamat ideja tāda, ka, kā ir, tā mēs arī to darām. Un uz to ir, mēs to ideju esam jau ar vairākiem muziķiem apsprieduši, ir kā interesi un ir atbalsts tam visam. Un tad nākamā nedēļa mums jau būs kaut kāds jau aprises tam visam, jo mēs tagad vienkārši gribam tās intervijas jau sākt, lai ir kaut kāds saturs, ja? Un būs jau arī tur koncepcija uzrakstīta un tas, ko mēs tur visu kā un kā redzam. Un tu esi trešais, kurš tur būs, intervijas izskatā. Mums ļoti liels prieks, ka tu piekriti. Principā mēs varam sākt. Tā kā, kad tu esi gatavs, tad mācam. Jā. Tu esi gatavs. Jā. Superīgi. Pirmais jautājums ir tāds. Ko Uldis Rudeks... Būs labā šī tāds? Jā, ideāli. Jā. Ko Uldis Rudeks darītu, ja viņš nebūtu jau ilgus gadus, manuprāt, 20 jau, vai kaut kā tā? Ap to. 11, jā. Nē, 11 tā, ka es, varētu teikt, profesionāli to daru, tā kā darbs man tas ir. Bet tā jau es, protams, to mūziku, kā Tomātiņš notiek. Tā mūzika interesējos kopš agras bērnības, un laiku pa laikam viņas tā kā esmu aizgājis prom, domādams, ka tomēr dzīvē ko citu tur jādara. Un tad es mācījos Rīgas Politiskajā institūtā, es strādāju kinostudijā. Ko darīji kinostudijā? Bija operatora asistents un bija izdomājis, ka es būšu operators vai režisors. Un braukšu uz Giku, uz Maskavu mācīties. Jā. Bet tā kaut kādā kino lieta apsīk šeit Latvijā. Tas jau bija kaut kādos padomu laikos vai kā? 90. sākums. Un tad apsīk tā kino lieta. Un tad dienu meklēja cilvēks, kas grib rakstīt. Tā padomu žurnālistikas skola, universitāte nebija vajadzīga, lai tur sāktu strādāt, jo viņi gribēja uztaisīt jaunus žurnālistus, kas būtu dienu pati apmācīja mūs visu, ko mums paņēma, lai būtu žurnālisti jaunajai Latvijai, nevis tie vecie Latvijai, kādai gatavoja universitāti joprojām. Tagad jau, protams, viss ir savādāk, bet tajā laikā universitātes tā žurnālistikas skola bija padomi tipiska. Līdz ar to tad es sāku rakstīt, jā. Rakstīju sākumā kriminālām lietām, par bandītiem, par slepkavām, par... Tas taču bija īstais bandīta laiks? Jā. Tev vēl nebija? Bija pāris gadījumi, kad kaut kādi cilvēki tur kaut ko piezvanīja un bišķiņ patraudēja, bet es kaut kā laicīgi no tādām lietām atgāju nost, jo pēc tam man kolēģi piekāva. Kurš no manis pārņem tās lietas. Bet man tieši tā, kad es esmu fiziski iespaidots, nav nekad gadījies. Vienreiz man piekāva policisti. Neslēpšu, ka bija ierēdis, bet gribēju braukt ar rēdāru policistiem kopā. Viņam laikam kaut kas tur nepatika, ka es tur kaut ko gribēju baigi pa katru cenu tur pa viņiem uzzināt, un tad viņi man nospārdīja un apzaga arī. Bija tās viņas gadījums, jā. Bet, īstenībā, tas ir baigi, mēs paturpināsim, to pēc tam spēlētāšu. Kā tu, tātad, diena tas, bet kā tu no tās kriminālistikas sāki rakstīt par mūziku, ko tu dari joprojām? Marčelo, cilvēks, kurš dienā rakstīja par mūziku pirms manis, aizgāja prom no dienas. Tas ir no NRA. Tad viņš strādāja NRA, Māris Krūmiņš. Viņš aizgāja no dienas prom. Tā kā man tā interese par mūziku un arī tā zināšanas kaut kādas bija uzkrājušās jau kopš bērnības, tā viņas intensīvi krājot, vienkārši tā savam priekā. Rakstīja kādreiz kladīties, konspektēja, tur kaut ko no žurnāliem gāja uz biblioteka, tur Melody Makers, Billboards, tur šķirstīja. Tas bija tāds laba avīzīt. Dabūja kaut kādus žurnālus kaut kur un tad tur arī pārrakstīja. Ierakstīju kasetē radio BBC, Krievu
muzikologa Silva Novgoroceva raidījums. Un pēc tam konspektēju, viņam bija raidījums sākumā ziņas, rock kronika, kur tajā dienā notika tas un tas, tajā un tajā gadā. Tad notiks tas un tas un tā, tad kronika tā kā. Un es to pēc tam kladītē rakstītu tā ļoti rūpīgi, ar sarkanu tur gadu skaitli, ar zilu tur datumu un ar melnu tur notikumu kaut kā. Tev ļoti labi saprots arī tā dēļ. Jā. Tas kladīts visāds bija, jā. Kur Tev ir kāda no viņām vēl saglabājusi? Kaut kur ir, bet es īsti nemācīšu šeit atrast. Nesen atradu vienu kaseti, kur Silva Novgoroceva 80. gadu raidījums viens ierakstīts. Tur viņš stāsta par vienu angļu žurnālistu piedzīvojumiem Krievijā, Maskavā, kā viņi tur pa klubiem staigā pa nelegāliem kaut kādiem koncertiem. Ir Seva.ru adrese tāda, tur ir visi viņa raidījumi. Tur visi dabūnami? Visi. MP3 formātā. Nu visi pilnīgi, kas ir. Seva.ru? Seva.ru, jā. Ieej apsties. Jā. Tur ir visi, tur ir pat raidījumi, nu tur, kad no sērijas nomira Preslīs, tur un tādā garā, viņam tas viss tur ir reāli. Viņš saka, baigi jocīgi, tu klausies, un viņš saka, šodien bēdīga ziņa. Ķīpa aizgājis Preslīs un tādā garā. Un tu klausies, es pat piedzimis vēl tajā laikā nebija. Un tu klausies, un tev tāda sajūta, ka tas nu šodien notiek reāli. Un tie raidījumi, kurā gadā viņām sākās, es nemaz nezinu, es klausījos 80. kaut kā. Nu, kaut kur no 70 kaut kādu, otrajā vai kaut kā tā es precīzi. Jo tas bija viens no retiem avotiem, kur vispār ko varēja uzzināt, jo nebija nekā. Es gāju uz veikaliem, uz kioskiem, kaut kāds krievu žurnāls Panorāma, nevis krievu, bet nelietuviešu, poļu žurnāls Panorāma pirku. Tur bija iekšā šad liels fotogrāfijas ar mūziķiem un kaut kāda rakstiņa poļu valodā, kurus kaut ko varēja izbūstot. Bija melodijas un ritmi, tas laikam bija vācu žurnāls, ko varēja šad dabūt. Es pat vecos melodijas un ritmus gāju uz antikvariātu pirku, jo veci informācija izlasīja bija vērtīga. Vācu žurnāls tāds, ja? Jā, vācu mūzikas žurnāls. Tur gan bija pārsvarā par sociālistu un demokrātisko Vāciju, Austrumvāciju. Bija Čehiem arī žurnāls Melodija, tas bija līdzīgs tā kā mūsu mūzikas saule, tur bija par nopietno klasisko akadēmisko mūziku, nedaudz par roku džeizu, pavisam maz. Bet to es arī šeit kaut kad antikvariātos bija pa lēto dabūnām, tad nopirku. Kā var, piemēram, 90. gadu sākumā, tad jau vēl internets nebija tik pieejams kā tagad? 90. gadu sākumā jau internets parādījās, bet viņš nebija pieejams vēl, jā. Jo tad es sāku rakstīt tos savus rakstiņus. Bija gadījumi, ka es apzvanīju draugus, uzzināju, ka tam tur, Džekam, tur ir žurnāls par Metalliku. Aizbraucu pie viņa, savās to žurnālu, tad lasīju to žurnālu, no viņa tur kaut kādu informāciju ņēmu un rakstīju rakstu par Metalliku. Jā, ok. Ja kaut ko vajadzēja par kādu mūziķu, no kura žurnāls nebija nevienam pieejams, tad tie paši parādījās Amerikāņu informācijas centrā, jau bija datu bāzē. Ar laiku 90. gadu sākumā jau parādījās, ka bija pieejami ļoti daudz dažādi amerikāņu žurnāli. Un tur varēja viņus lasīt. Tur varēja informāciju dabūt daudz, jā. Bet atceries savu pirmo rakstu mūzikas tādu jau nopietno, vai arī nenopietno, vienām pirmo mūzikas rakstu, par ko viņš bija un par ko viņš varbūt sākās? Pirmais mans mūzikas raksts bija apraksts par Bonnie M koncertu. Kur tas koncerts notika? Koncerts notika Sporta pilī, rīkoja Aivars Kērmanis. Es pirmo reizi mūžā piezināju Aivaram Kērmanim. Teicu, ka es tagad dienā tā kā par mūziku sāku rakstīt, Marčelo vairs ne. Es tagad rakstīšu, mēģināšu to darīt. Vai es gadījumā nevarētu kaut kā uz to koncertu tikt? Aivars Kērmanis teica, jā. Atnācis pieejas 15 minūtes pirms koncerta, es tagad došu ielogumu. O, cik forši, cik vienkārši. Aizgāju, Aivars Kērmanis iedeva ielogumu, iegāju koncertā, noskatījos. Bija kaut preses konference arī pirms koncerta, kaut ko laikam pajautāja arī tam vīram galvenajam. Tur tas no galvenā sastāvā bija toreiz tas Franks Veriens vai kā viņš tā. Kaut kā tā, jā. Tas vīri bija no vecā sastāvā, jā. Viņš arī tagad joprojām vienīgais, kas tur vēl palicis. Nu, tur ir kā 4 sastāvi. Katra no tām sievietēm arī ir uztaisījis savu sastāvu, bet kaut ko savu apkārt. Un tad man pirmais rakstīņš bija apraksts par Bonnie M koncertu. Es to neuzdrošinos saukt par recenziju,
jo es biju iesācējis un ilgi recenzijas neatļāvos rakstīt. Ļoti daudzus gadus es nejūtos gatavs, ka es varu atļauties ņemt un recenzēt diskus un koncertus un kritizēt. To es neatļāvos ilgi.